sasaukta ārkārtas domas sēde par sekojošu jautājumu par Jūrmalas pilsētas domas priekšsēdētāju Gati Tukši atbrīvošanu no amata. Vērš uzmanību, ka saskaņā ar likumu par pašvaldībām sēdi jautājumā par priekšsēdētāju atbrīvošanu no ieņemamā amata ir jābūt domas priekšsēdētāju vietniekam. Doma tiek sasaukta šobrīd tāpēc, ka tiek uz domu izdarīts spiediens un deputātiem tiek traucēts darbs. Un tādēļ Jūrmalas pilsētas domas priekšsēdētājs Gatis Trūksnis ir lūdzu sasaukt ārkārtas domas sēdi par uzticības balsojumu, ļaujot deputātiem paust atklāti savu viedokli. Uzticības balsojumu šodien. Vēršu uzmanību, ka domas sēde notiek sekojošā kārtībā un būs lūgums to ievērot. Secīgi ir deputāti jautājumi, ir debates, uzstāšanās laiks ir līdz 5 minūtēm. Uzstāties var arī otro reizi, bet tad uzstāšanās laiks ir 3 minūtes. Mēģināsim to ievērot. Un tad seko balsošana. Tātad sēdi, kā jau teicu, esmu pasludinājis par atklātu. Deputāti, kuriem ir jautājumi, varētu tos uzdot. Vai ir radušies kādi papildus fakti šī lietā, ko ir ierosinājis Knāps, ja tika sasaukta ārkārtas sēde, un līdz vakardienai viss tika ziņots medijiem, kad viss kārtībā ir, un kad viss norit labi, un viss ir kārtībā? Izmeklēšanas faktiem, vai kā mēs viņus varētu dēvēt par noskaidrošanas faktiem no korupcijas apkarošanas biroja, vairākums nekā šādu nav. To, ko masu mēdī ziņo, tieši precīzi arī to mēs paši zināt, un kā ir izskanējis. Tad pats lēmums, kurš ļauj domas priekšsēdētājiem pildīt amata pienākumus, manuprāt, arī paskaidro varbūt kaut kādā zināmā mērā, ka šī lieta tiek skatīta, pārbaudīta, jo ātrāk to veiks, jo visiem mums būs vieglāk un nekāda jauna informācija mums, vismaz manā pārziņā nav. Otrs, teiksim, jūs minējāt, ka tiek izdarīts spiediens uz domi, un nebūtu šis spiediens, teiksim, tas viss tā varētu arī turpināties, teiksim, ja? Gribu teikt tā, ka visu šo gadu laikā, manuprāt, nav visiem jāstāst, un tas nav noslēpums, ka Gatis Trūksnis kā priekšsēdētājs ir, manuprāt, labākais mērs, kurš ir bijis Jūrmalā, jo Jūrmala šo gadu laikā ir attīstījusies, bet tiešām viņš kā labs saimnieks zina, kurā vietā, kas ir jādara, un kā ir jāvirz tā, lai Jūrmalai un Jūrmalas iedzīvotājiem pilsēta būtu tā vieta, kur viņi grib dzīvot un uzturēties un arī strādāt. Spiediens ir principā arī no tā, ka mums pašiem ir iekšēji neziņa, satraukums, darbiniekiem tāpatās, bet spiediens galvenokārt ir no masu mēdījiem, kur mēs lasam par to, ko jau raksta, par to, kas vēl nav pateikts. Vairāk jautājumu, no? Varbūt ir pārējiem piedalīs. Izvēl, konsulību. Cienījamie kolēģi, visas šīs dienas kopš oktobra
no sākuma mums visiem ir bijušas diezgan satraucošas. Mēs esam runājuši savā starpā no šīm sarunām un arī viedokļiem, kas ir izskanējuši. Es esmu pārliecināta, ka mēs kopā varam koncentrēties uz procesiem, kurus mēs varam ietekmēt. Šodien šajā ārkārtas sēdē, kā Nacionālās apvienības deputāte, es balsošu par Gata Trūkšņa atstādināšanu no amata, kas arī bija Nacionālās apvienības jau oktobra sākumā paziņotā balvas laukuma mērķis. Es aicinu domāt, runāt un darīt par visiem nākotnes procesiem un darbiem jau esošās koalīcijas sastāvā Zaļo un Zemnieku savienība, partija Vienotība, Nacionālā apvienība un partija Tev Jūrmala. Es ticu, ka mēs esam gatavi radīt no jauna. Mēs neko neesam vienojušies. Es aicinu strādāt kopā, jo mums ir potenciāls un mums ir rezerves produktīviem rezultātiem. Es saprotu, ka mēs esam pārgājuši pie nākamā jautājuma, pie debatiem. Vēl viens jautājums. Man ir jautājums Trūkšņakungam. Varbūt, kā esošā situācijā Trūkšņakungs vēlās kaut ko pateikt, un varbūt, ka viņš pats vēlās atkāpties no. Jā, protams, es arī vēlos kaut ko pateikt, jo, principā, mans ierosinājums bija sasaukt šo sēdi, es arī vietniecei lūdzu, cik es atrodos vēl joprojām atvaļinājumā, šodien, rītdien man būs jāatgriežas darbā, un lai saprastu, vai es varu atgriezties darbā pie situācijas, ka pastāv deputātu uzticība priekšsēdētājiem, ja arī šādas uzticības nav, tad lūdzu vietnieci sasaukt šo sēdi, lai šis jautājums tiktu noskaidrots. Varu pateikt tikai to, ka par atkāpšanos vai neatkāpšanos, tas jautājums jau būtu ļoti vienkārši. Ja es kaut mazākā mērā uzskatītu, ka esmu kaut kādā veidā pārkāpis likumu, ja darīs ko tādu, par ko tiešām šādā veidā būtu jārēģē. Šeit jautājums par deputātu uzticību šajā situācijā, par pilsētu un par vispārējo. Ļoti negribētos, protams, lai šo te 3,5 gadu darbs, kas mums ir bijis ļoti radošs un, es domāju, ļoti plaši iesaistot dažādas deputātus no dažādām partijām kopējā darbā. Mēs esam ļoti daudz panākuši un pilsētā ir iespējas, vai šī stabilitāte ļoti negribētos, lai pēdējā pusgada laikā atkal dažādu saliktinātu mēģināšanu rezultātā, teiksim, šeit sāktos kārtējais hauss, kas šeit ir bijis 4-8 gadus atpakaļ un diemžēl tie labie darbi, kas kādreiz ir iesākti vai tā, palikt arī pustrutā vai neizdarīt. Un tā. Tas ir tas, ko es vēlējos pateikt, kāpēc par šo pašu atkāpšanos. Tas jau būtu vienkārši, ja es justu to iekšējo nepieciešamību tādā veidā, ka es justu kādu vainu sevī šajā te visā epopējā, sauksim to tā. Paldies. Ir vēl kāds jautājums? Izteikšanās. Labdien visiem! Es gribēju izteikties, ka tie, kas šodien atbalstīja šo domas lēmumu, ka tā ir mūsu ideāla un iedzīvotāju noderīga. Paldies! Vēl kāds Cienījamie kolēģi, ļoti žēl, ka mēs šodien nonācām atkal mūsu pilsētā pie jautājuma par Jūrmalas pilsētas domas mērā. Diemžēl mums, kā partijas Saskaņas pārstāvjiem, šodien mēs atbalstīsim jautājumu par Gata Trūkšņa atbrīvošanu no amata sakarā ar ierosināto kriminālu procesu, kuram viņam ir aizdomās turēta status. Un tas šodien dod mums pamatu izteikt neuzticību. Paldies!
Paldies. Jā, es arī dažus vārdus gribētu bilst, teiksim, visā šī situācijā, kas ir radusies, un nedomāju, ka tā situācija būtu šodien tāda, ja Gata Trukšņa līdzgaitnieki, partijas biedri, viņi būtu atbalstījuši visā, gandrīz visos lēmumos. Šīs ir sekas tam, kas notika visu šo 3 gadu garumā. Kad tika neapdomāti balsots, neskatoties, kas tie ir pa lēmumiem, kāpēc tas tā ir, neiedziļinoties. Šīs ir sekas. Tā kā ne jau Gatas Trukšņas viens ir vainīgs šī situācijā, kas ir izveidojusies, bet arī jūs, arī daži deputāti no citām partijām, kas ir koalīcijā. Tas ir mans viedoklis. Ja runājot par haosu un par labo priekšsēdētāju un par labiem darbiem, nu tad es varētu bišķiņu oponēt saistībā ar visu to notiekošo, kas ir Jūrmalā, gan sporta zāle, Kauguros, gan Talsu šosei, gan bibliotēka, Aspāzijas mājas rekonstrukcija, Šķelvas skatlamāja, tā kā bija citā vietā paredzēts. Tas viss tika ģenerēts, inicēts un ierosināts pagājušajā sasaukumā. Es atkārtoju, pagājušajā. Šī sasaukumā tas viss tiek realizēts. Šī sasaukumā viens no labākajiem darbiem, kas ir bijis, tas ir onkoloģijas centra atbalsts Dzintaros. Par pārējo, tāds dziļš jautājums. Tā kā vajag izvērtēt, cik ir labi un kas ir fikcija. Paldies. Paldies. Sveicināti, cienījamie kolēģi. Man ir līdzīgi žēl, ka mēs esam sanākuši šajā situācijā kopā. Nevis labus darbus darot un ceļot pilsētu, bet domājot par to, kā nomainīt mēru. Ir daudz žurnālistu šodien apkārt. Es saprotu, ka visiem ļoti interesē šis jautājums, bet šis nav ne pasaules gals, ne jauns pasaules sākums. Tādēļ es gribētu aicināt kolēģis būt korektiem vienam pret otru un aicinu sākt balsojumu. Jūs vēlēju uzteikt? Gribētu izslēdzās. Gribētu vēl vienu mītu apgāst par to, ka šās krīzes pilsētā, kad Trukšņa kungs personīgi visiem ir piešķīris atlaidu uz nekustamo īpašumu. To piešķīra visi 15 deputāti. Visi 15. Tā kā tas ir mīts. Paldies. Mēs piezīm, Ābelīša kungs, mēs pareizi, bet tiešām šeit nav, mēs nesāksim šeit debatas, bet arī šis bija pagājušā sasaukumā. Tā kā būsim, kad lūdzu. Paldies. Paldies Ābelīša kungam, viņš uzskaitīja visus tos labos darbus, kuru šajā sasaukumā mēs kopā esam veikuši. Šos darbus viss vadīja mūsu priekšsādātājs Gatis Trukšņs. Es pirmajā sasaukumā šeit strādāju domē un gribu teikt, ka šo 3,5 gadu laikā man bija liels prieks strādāt Gata Trukšņa vadībā, un viņš vienmēr ir bijis korekts un labs vadītājs. Un šajā laikā ir tiešām izdarīts ļoti daudz labu darbu. Protams, priekšsādātājs to nevar izdarīt viens. To var izdarīt tikai visi deputāti kopā. Bet ļoti daudz, kas tomēr no vadītāja ir atkarīgs, jo viņš prata izvirzīt mērķi un parādīt ceļu, pa kur iet, lai varētu šo mērķi sasniegt. Un tāpēc es atbalstīšu šo 3,5 gadu laikā Gatu Trukšņu, un arī šodien es noteikti atbalstīšu Gatu Trukšņu. Paldies! Ir vēl kāds, kurš vēlētos? Nē, bet es gribēšu uzmanīt, ka mēs varam pāriet pie balsošanas.
Un saskaņā ar likumu par pašvaldībām balsojums par domas priekšsēdētāju atbrīvošanu no amata, ieņemamā amata ir atklāts. Nolasīšu lēmumu precīzi formulējumu. Kurš ir par Trukšņa atbrīvošanu no Jūrmālas pilsētas domas priekšsēdētāja amata? Lūdzu, balsojam. Kurš ir pret Trukšņa atbrīvošanu no Jūrmālas pilsētas domas priekšsēdētāja amata? Paldies. Lēmums pieņemts, domas ārkārtas sēdes slēgts. Piezīmējot, ka Gatis Trukšņs lēmumu balsojumā nepiedalās. Rezultāts. Paldies. Lēmums pieņemts, Gatis Trukšņs atbrīvots no Jūrmālas pilsētas domas To es gribēju dzirdēt.